Labrīt! Šodien ir 14. februāris, un es sāku savu raidījumu Pateicība, mīlestība. Cerības pret prasībām. Cerības pret prasībām. Es atzinu savu bezspēcību pret alkoholu un ka mana dzīve bija pilnīgi nevadāma. Un šobrīd es ticu, ka par mani varenāks spēks, ka pār mani varenāks spēks var atdot man veselo saprātu. Es ticu, jo es vēlos, lai Dievs sakārto viņu starpā simbiozi un noņem ik katru mana rakstura trūkumu, kurš traucē būt noderīgam viņam, pašam varenākajam spēkam. Cerības pret prasībām. Iededzini dziļi katra alkoholiķa apziņā domu, ka viņš var kļūt vesels, neatkarīgi no citiem, jo es atzinu savu bezspēcību pār citiem, es atzinu savu bezspēcību pār citiem. Vienīgais noteikums ir uzticēt sevi Dievam un iztīrīt māju. Šī gadījumā tas nav domāts māju ar slotu iztīrīt, bet māju, kas ir te iekšā māja, tur ir smadzeņu neironu māju. Cerības pret prasībām. Man cerību nav nekādu, jo es lūdzu pašu varenāko spēku, kurš ir daudz varenāks par manu veselo saprātu, lai Dievs viņus apvieno simbiozē un ļauj būt sabiedrības daļiņai un neieliek mani psihedē. Un tāpēc es saku, Dievs, es esmu tavs, lai notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani atbrīvo no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un pats galvenais, noņem man slogu 24 stundas dzert to viltīgo, indīgo un slimību izraisošo alkoholu, jo dēļ tā alkohola es kļuvu slims ar alkoholu. Mans varenais spēks ir slims no alkohola, un viņš vēlas, lai es kārtoju invalīda pensiju. 26. datumā iešu kārtot invalīda pensiju, jo es dēļ tā alkohola, kuru man pārdeva Latvijas Republikā, ar akcīzēm visu pirku, es ar akcīzēm, viņa mani nodzirdīja un iedeva maniem neironiem slimību. Ja slims, dačt invalīds, un pienākas pensija no Latvijas Republikas, jo Latvijas Republika ir ļoti bagāta, tāpēc, ka viņa arī dzeršanas laikus pacēla, jo tā tik var izdarīt ļoti bagāta valsts, jo viņai taču nāk nauda par to. Jo es jau te runāju, ka litrs spirta maksā tik, cik kukurūza maksā kilogramā. Tik var iegūt 1 litru no 1 kilograma kukurūzas. Tad parēķini, cik viņa dabūja sev kabatā tur visi. Un lai uztur tādus nabadziņus kā mani, alkoholiķīšus, ar savu pensiju. Jo kā tā lai dzīvoju, ja es no 18. gada nevaru atrast darbu algotu, jo alkoholiķim ir jāpaguļ, viņš nedrīkst pārstrādāties, nedrīkst nervozēt. No 1 līdz 5 es nevaru algotu darbu atrast nekur. Un cerība pret prasībām. Cerība man ir, jo mēs te ar pašu augstāko spēku vienojamies. Ja būs tā pensija, es maksāšu meslus, kur es dzīvoju, lai būtu godīgi, jo es taču tērēju elektrību, filmēju raidījumu, man taču kaut kas ir jāmaksā. Taču pienākas kaut kas, jo kā es pa brīvu visu filmēju, kāpēc stiprākam spēkam par visu jāmaksāja? Lai maksā varenā Latvijas Republika par to visu. Es tā uzskatu. Man cerības ir pret manām prasībām.
Jo tur viss pa brīvu ir, man laiks ir. Sākšu iet lēnāk garā, iešu, kamēr tikšu līdz komisijai vismaz. Ne jau man visu laiku futbolēs tur. Uzzināšu, es jau visu kaut ko zinu. Mani grib noindēt, man ir atmiņas zudumi, man ir koncentrēšanās spējas, vispār nav, es neko neatceros. Man viss pierakstīts uz papīrīšiem. Es neko vispār atcerēties nevaru. Tāpēc es viņam saku tam pasaules radītāji. Tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ikatru, es atkārtošos, ikatru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev un maniem līdzcilvēkiem, pasaules iedzīvotājiem. Dod man spēku, izlienot no šejienes tavu gribu izpildīt. Pats augstākais spēks pasaules radītāji. Āmen baznīcā. Es nevaru atcerēties, atmiņas zudum, viss pēc papīrīšiem man jārakstīra. Un cerības pret prasībām man ir. Prasības man būs no Latvijas Republikas, lai man dod invalīda pensiju, jo viņa mani nodzirdīja. Un cerības man ir kaut kādas cerības ir, jo man ir parentālā šizofrēnija. Es jau biju pie narkologa, viņš teica, jo, tas ir no zālēm, tev zūda atmiņas, man tik to vien vajadzēja dzirdēt. Karoči visu sarakstīšu uz papīra, jo atmiņas man nav. Vēl pakonsultēšos ar citiem pensionāriem, jo izrādas tie pensionāri diezgan daudz ir. Tikai viņi nestāsta neko, jābūt ļoti viltīgam, lai uzzinātu visu. Jo tur jāzina atslēgas vārdi. Es viņus jau patūkošu caur Gemini, uzprasīšu visu. Jo Gemini arī teica, ka pienākas Latvijas Republika ieņem baigos meslus par to alkoholu tirzniecību. Tāpēc viņš ir, kur tik iet, visur viņš pa ceļam. Ne jau viņš ir viltīgs, viņš kopā ar Latvijas Republiku ir viltīgs. Abi divi viņi tur viltīgi ir. Jo, ja jau tā padomā, tad kā tas alkohols nokļūst tajos plauktos tikai pateicoties Latvijas Republikai. Ja Latvijas Republika pateiktu, alkoholu, tu te nedrīksti stāvēt, viņš tur nestāvētu. Ne jau viņš ir viltīgs, bet Latvijas Republika ir viltīga, lai dabūtu meslus no tādiem invalīdiem kā es, ar smadzenēm invalīdiem. Fizisks invalīds es negribu būt, tie man nepatīk fiziskie invalīdi. Garīgs skroplis es varu būt, garīgs skroplis man patīk, jo es esmu sapratis. Es esmu sabiedrības daļiņa, un man jāiedaras sabiedrībā. Kas man tur galvā ir, lai maksā man meslus tagad? Es te maksāju visu mūžu par to alkoholu. Tad, lai man maksā, jo es palieku vecs, es vairs nevaru padzert, man ir slikti. Ļoti slikti no dzeršanas. Lai dzer viņi paši tagad, tie deputāti, lai dzer. Jā, un cerības pret prasībām man ir. Iededzini dziļi katra alkoholiķa apziņā domu, ka viņš var kļūt vesels neatkarīgi no citiem. Jā, jo jāatzīst ir bezspēcība pār citiem, un ka dzīve bija kļuvusi pilnīgi nevadāmi. Un jāsāk ticēt, ka par mani, par mums, augstāks spēks var atdot mums veselo saprātu. Bet es ticu, ka par mani varenāks spēks var atdot manu veselo saprātu, jo es lūdzu pašu pasaules radītāju, lai viņš simbiozē iekārto gan manu varenāko spēku, gan manu veselo saprātu, kas man ir smadzenēs, lai simbiozē viņi dzīvo. Un līdz ar to es būšu planētas iedzīvotāju iepriecinātājs un talismans. Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies, un atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un sveiciens Vitai,